pirmām kārtām tas ir saistīts ar apģērbu, otrām kārtām tas ir saistīts ar uzvedību, trešām kārtām tas ir saistīts ar šī vidējā aritmētiskā turista attieksmi pret vietējiem. Un sāksim ar apģērbu, jo kas ir arī interesanti lieta, ko es saskāros braucot ar mūsu pašu turistiem, ir tas, ka tajā brīdī, kad pirms ceļojuma, mēs uzstādījumi, būtu ļoti labi, ja sievietes ģērbtos tātad vai nu brunčos vai biksēt, kas tomēr būtu pietiekami garas, lai nosaka viņa ķermeņa daļas, un ka precētai sievietei, un vispār sievietei, jau pieaugušā vecumā, viņai būtu vēlams galvas sēga kaut kādi. Tajā brīdī tas tiek uztverts mēram par kāds sviests. Es tiešām nevarēšu doties tur tā un tā. Bet, zināt, jo vairāk mēs domājam par šo arābu pasaules ģērbšanās manieru un tomīdīgi, jo vairāk mēs domājam par to tādās kategorijās. Jo patiesībā melīgāk mēs esam pret sevi. Jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ, un ja mēs mēģinam Latvijā vēl sataustīt kaut kādu tradicionālo formu, sabiedrības formu, kur miers not drausmīgā tempā un viņi beigsies tūlīt, tad jebkurā gadījumā 20. gadsimta sākumā ģimeniski, teiksim, normālā latviešu ģimenē, nestaigāja meita īsos svārkos, atkārnotiem pleciem, ar šausmīgi vizuāli uzsvērtu savu ķermenisko labu. Bet tā tas ir. Un te nav runa par to, vai mums tas patīk, vai mums tas nepatīk, kāda ir moda vai kāda nav moda. Ir runa par to, ka tā ir tradicionāla sabiedrība, kurā tiek uzskatīts, ka normālos apstākļos sieviete nemēģina uzsvērt savu seksualitāti publiski. Tādēļ viņa ir ģimeniska sieviete, viņa ir savu ģimene, viņa ir precēta, viņa ir vīrs. Ja viņa nav precēta, tādā gadījumā viņa ir tēvs, brālis un ģimene, kas nodrošina viņai pilnīgi visu normālu klātesmību, un tajā brīdī viņa apprecēsies, tad viņa arī nodibinās ģimeni, un tad viņas seksualitāte pēc būtības. Viņa būs ģimenes parādība. Kas ar citu pēc būtības nav nekas nepareizs. Ja nerunāsim morālās kategorijās, bet pēc būtības. Un interesanti ir tas, ka ik pa brīdim cilvēkiem tas vienkārši ir problemātiski. Cilvēki nezināmu iemeslu dēļ pat uz īstu ceļojumu periodu viņi nespēja savākties un nespēja sekot šai elementārajai prasībai. Un Jemenā pret to, uz to reaģējās. Attiecībā par vīriešiem nav nemaz savādāk, jo tajā brīdī, kad parādās vīrietis šartos virs ceļa, atklāt sakot, Jemenā cilvēku uzskata, ka viņš iznāk. Visi jemenieši zem šīm gariem trekniem valkā šortus līdz ceļiem. Tajā brīdī, kad tu iznāc ārā šortos, kas arī sevišķi uzskata, ka cilvēks iznāc ārā apenēs. Un, zināt, ja Latvija, ja Rīgā kāds staigā apenēs, vienalga, cik viņu nemo brendīgas, atklāt sakot, visu domā, ka viņš vienkārši ir ārprātīgs stūdījums. Un tur uzskata tieši to pašu. Paskatieties, bāls, spalvains, stūdenis, apenēs, bazājās pa pilsētas centru. Es atvainojos. Kas tur vispār, kas tajās visā uzstādījumā ir normāls? Nekas. Bet nezinu, kāpēc tajā brīdī, kad mēs runājam to savā starpā, mēs to visu saprotam. Tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz lielākai grupai, vai, teiksim, šajā gadījumā vienalga ceļotāju grupai vai vienalga, vienmēr atradīsies kāds, kuram liksies, ka viņš taču, esmu pats pieaugušs cilvēks, es taču nedarīšu tā. Un tad šī problēma noteikti arī rodās. Latvijas cilvēki kopumā ir daudz atsaucīgāk uz šādu lietu, un man nav nācies saskaties ar problēmu Latvijas ceļotāju vidē. Praktiski nav nācies saskaties. Bet kopumā tas ir viens no tiem iemesliem, kādēļ šobrīd, ja mēs, kādēļ arī katrs tūroperātors, kurš var uz viņš īpaši uzsver, tāpēc, ka sākotnējā versija bija stāva. Šobrīd savukārt ir otrs galvējums. Skatīties šausmīgi jauki, skatīties, kā eiropiešu sievietes mēģina kļūt par arābu sievieti. Kā viņas tur tagad viņķelējās, kādas viņas tur rentās latatas sapērkās un ko viņas ar sevi dara un kā viņas izprot austrumu modi. Tas savukārt ir otrs galvējums, tas ir paši. Tas ir kurā gadījumā, es domāju, ka damām, kurā gadījumā tas ir tā ir tāda eksperta saņēmās, sapacējās un savādāk. Bet tātad attiecībā par šo te attieksmi pret, teiksim, to uzvedības manieru un kā arī pirmā kārdā, redziet, pirmā kārdā lieta ir tāda, ka
arī uz ielas, teiksim, Jemenā notiek pilnīgi viss, teiksim, Jemenā uz ielas un tad parās ielas malā esošos mazos ēstuļos, tur ēd, tur pārdod, tur ņemās, tur vēl kaut kas notiek, tur notiek kaut kāds tirgus, tur notiek kaut kādas lietas. Un cilvēks, kas atbrauc no Eiropas, viņš nav pieredzis pie tāda veida sociālās intensitātes, kāda tur notiek. Un vēl jau vairāk tas, ka, teiksim, Arābu zemēs kopumā vēl arī patiesībā šobrīd ģimenēs ēda ar rokām, un starp citu ēšana rokām arī man jāatzīst, ka vēl pāri gadsimtus, 200 gadus atpakaļ, tepat Latvijā, teiksim, gaļu ņēma ar rokām, nevis ar dakšu, un, principā, vienīgais instrumenti bija karoti un nacis. Bet mēs arī to esam aizmirsuši, kad līdz ar to šobrīd Arābs, kurš ēda ar rokām, atklāts rokas, loģiski ir cūka, viņš paskatieties viņu rokas līdz augam, viņu netīrs un vispār viņš ir tāds un šitāds. Bet tātad automātiski ieejot tādā, redzot šo elementāro lietu, ka, teiksim, ieejam logā vai ieejam nestūzīm cilvēki, tur sēž un ēda ar rokām, sēžot uz zemes, nu tad tas pirmais iespējas ir tāds, ka briesmīgi. Un tajā brīdī, kad jemenietis paņem vēl pēc maltītes aiziet nomazgāt rokas un nomazgāt mutu, paņem savu galvas lakatu un viņām nosvalk mutu, nu tad tajā brīdī, protams, kad smalkā Eiropas publika krīt pie zemi un vienkārši saprot, ka no viņiem atvest uz kaut kādu šausmīgu lietu. Bet, kas interesanti, tad Eiropieši arī šo attieksmi baigi publiski parāda. Un, teiksim, tas, kā viņi attiecas pret vietējiem iedzīvotājiem, ik pa brīdim es vērojos to no malas, un es vienkārši tiešām nesaprotu, kurā brīdī šiem ceļotājiem nav skaidrs, ka viņi taču ir viesi. Nevis tas, kurš nosaka šeit labo toni. Un tur tā lieta ir tāda, ka tie eiropiešu aizspriedumi, ko eiropietis laikam jau pašsaprotami nes sev līdz kā dižais kultūras nesēs, jo eiropietis pieredus hiperkultūras nesēs pasaulē. Vēl ar vienu. Nu, tad tā attieksme ir tieši tāda pati arī šobrīd aizbraucot uz turieni, un attieksme beidzās tajā, rezultējās tajā, ka jemenietis skatās uz tevi jau ar drusku tādu, aizdomā, jo viņš personīgi nav pārliecināts, ka tu viņu vispār uzskati par cilvēku. Un tas ļoti nepatīkami un ļoti sāpīgi to sajust. Piemēram, tas ļoti spēcīgi attiecās uz tieši šo katu tradīciju, kas ir kats. Tas ir tāds, vēl nodēvēt viņu par tonizējušu, vai viegli narkotisku. Un, ja mēs saprotam, ja mēs pieminam vārdu narkotisks, tad viņš vienkārši vai ir narkotisks vai nav narkotisks, viegli un neviegli. Pieņemsim, ka viņš ir narkotisks. Līdzeklis, viela, kas ir krūms, tās ir tāds lapus, tāds krūms, ko viņi gremo katru dienu, principā pēc pusdienām viņi visi sēž un gremo katru. Tas ir tas laiks. Tā kā mums būtu tējas pauze, mēs katru dienu veltītu noteikti laiku, teiksim, lai savātos kopā ar draugiem, radiem, paziņām, kolēģiem, apspriestu lietas, pārunāt lietas, novienotos par kaut ko, es nezinu, nezdzert kafiju, vai tā būtu tā normālā lieta, ka mēs pakafījot un tad mēs kaut ko izdomājam. Viņiem, kas ir interesanti, tad Jemena vispār ir kafijas dzimtene. Un vienā brīdī kafijas biznesu pārņemot Portugāļiem, kafijas tradīcija izmira, kafijas vietējais pieprasījums bija pārāk mazs, jo viņi bija ļoti dārgi. Un vienā brīdī, 18. gadsimta otrajā pusē, parādās kats. Kats, šis krūms aug tieši tādos pašos apstākļos, un tādās pašās terasēs, kā kafija. Un augstkalnu reģionos kats aug ļoti blīvos laukos. Kata lietošana kopumā ir unikāla sociāla ekonomiska parādība. Jo kats ir tas, kas visai Jemenas ekonomikai liek griezties, jo katrs ēd katu un visi viņu tirgo, visi viņu pārdod. Tas viss notiek nepārtraukti. Tādā ziņā viens ļoti interesanti bija tikties ar vienu apvienoto nāciju organizācijas speciālistu inženieru, viņš strādāja lietas Jemenā, un mēs netīšām viņu sapratāmies Adenā, un viņš vienā reizē izmet tādu interesantu teikumu. Viņš teica, ka šausmīgi interesanti, ka Jemena kā valsts nepievērš uzmanību tādam elementāram apstākļam, ka pietiek izplatīties vienai elementārai slimībai, kas ir augu valsts, mēs zinām, miljonus variantu, kas iznīcina graudaugu sējumus un līdzīgi. Vienkārši pietiek būt vienai baktērijai, un visa valsts ekonomika nobrūk vienā momentā.
jo visi viņi reāli turās uz katra audzēšanu un patēriņu. Cik ir liels katra patēriņš, zināt, iedomāsimies elementāri, Jemenā, cik mums tur īsti iedzīvotāji ir, kaut kur pār 20 miljoniem sanāk. Un katrs pieaugušais Jemens ir valsts, kurā sabiedrība ir viena no visjaunākajām gadu ziņā. Viņam šausmīgi daudz bērnu, katrā ģimenē ir vismaz kaut kādi 5-6 gabali un jaunā paudze aug griezumās. Bet vidēji tātad pieaugušais jemenietis no kaut kādiem 16-17 gadu vecumu viņš sāk to katu gremot atkarībā no ģimenes. Parasti ģimenes uzstādījums ir tāds, ka jaunietim ir jāpabeidz izglītības iestāde. Kā viņi jāizvēlās savus darba virzienus, un tad viņš kaut arī var sākt lietot kā pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Bet, ja mēs pieņemam, kā mēram 10 miljonu iedzīvotāju lietot katru dienu, nav nekādas atšķirības starp sievieti vīrieti, nav nekādas atšķirības arī no vecuma grupās, jo tie var būt ciengāļi, tie var būt arī cilvēku spēku gados. Viena kata bunte sver vidēji, patiesībā kaut ko man 400 gramu tīrais, kas tie labs. Tad pareicinās. Dienā viņš nograuj vismaz 2 tādus buntus. Tas nozīmē, ka tie reāli 800 gramus vienu iedzīvotāju, tie būtu vidēji 10 miljoni reiz, principā tie ir 10 miljoni kilogramu. Princi, rūpīgi runājot, tas ir dienā. Ja mēs rēķinām, ka viena tāda bunta maksā vidēji apmēram no 7 līdz pat $20, atkarībā no kvalitātes, tad paši saprotiet, kāds milzīgs, ārkārtīgs naudas, milzīgi naudas plūsma iet cauri dienā. Kas ir interesanti, tad jemenieši šo katu ir izvazājuši pa pasauli tādā ziņā, ka, piemēram, Anglijā ir liela jemeniešu kopiena un, piemēram, viņi ir atrisinājuši jautājumu par katu piegādu Anglijā, piemēram, no Somālijas. Tur ir sanāk lētāk, bet viņi regulāri piegādā Jemenu uz Lielbritāniju, svaigas varīte, 4 no rīta viņi griež, 5 viņas lidmašīnā, 8 no 9 viņas jau ir Lielbritānijā tirgu. Un ir garantēts noiets, un viss notiek. Un lieta ir tāda, ka tā katra tradīcija saistās ar ko no to, ka viņš ir jāgremo. Tas nav dzerams, viņš nav šņaucams, viņš nav pīpējams. Viņš tātad ir brutāli gremojams, un tas gremošanas process patiesībā, es sākumā arī, sakot, ir doma, ka ir jāgremo lapas un jākrāj viņas aiz vaigi, viņa vienkārši neliekās baigi foršā, tāpēc, kā lapas gremot un nespēlēt ārā vai nerīt, ir samērā sarežģīti. Bet būtiskākais ir tas, ka tā gremošana ir no visa tā procesa samērā nozīmīgi detaļa. Tā jums vēl dēļ, ka viņi iedod to rīku. Vienkārši gremo, tu principā fiziski dari kaut ko, tu gremo, bet tā ir tu fiziski nodara. Un tas kaut kādā mērā atbrīvo tev no citas fiziskas aktivitātes, un lielākoties tas būtu tā, ka mēs šeit visi vilnētu līdzīgos, principā lielos viltņos, būtu ļoti ērti, un blakus būtu pudē ūdens, un šī kata bunte, ja mēs esam smēķētāji, cigarešu paciņu, pelntrauks, un mēs vienkārši tērzējot, un vienmēr šo katu varētu palikt vidēji 3-4 stundas. Tas būtu tas mūsu dienas ritms. Un mēs noteikti tam rezervētu dienas vidu, kas ir karstākais laiks. Un tāda siesta, principā, tādā Dienvidu Eiropas izpratnē. Un rezultāts būtu tāds, ka mēs ļoti, mēs uzlabotu savas sociālās attiecības, mēs, komunicētu savā starpā. Un tas process ir tāds, ka tas vaigs ir liels, tu graudus, to atlas labākās lapas. Sagremojas, paldies laigi, viss tur ir. Un ja tie, kas ir baigie korifēji, tie pamanās aizbāzt tik daudz, ka tas vaigs tiešām izplušās milzīgi. Uz tāds, tāds vidēji pievilcīgs, protams, un arī tas process patiesībā pirmās dienas gremojot pāriks ir jēdas. Un vispār tās sajūta ir samērā īpatnē, jo pirmajās dienās, kad šo katu gremo iestājās bezmiega.